galvenā bibliotekā jau no 13. gada, un mēs organizējam daudz dažādas pasākumus. Un šodien mēs tiekamies Vēncpils augstskolā, un šodien mūsu tēma ir tātad Eiropas vērtības, un mēs runāsim par migrācijas politiku. Pie mums viesojās žurnāliste Daina Jankāne, kas vadīs diskusiju, un sākumā dosim vārdu tātad Sēpju bankas ekonomistam Dainam Gašpultim, un, cik es saprotu, arī šodien šeit piedalās Vēncpils augstskolas tulki, kas arī tulkos un praktizēsies šajā pasākumā. Un es domāju, ka to mēs arī varbūt gribēju Kārlis kaut ko pateikt no augstskolas kā pārstāvis. Vai arī dosim par līdz arī vārdu jau mūsu lektoriem. Un lai mums šodien beidzot Labdien, klātesošie studenti, viesi. Tātad šodien, kā jau kāds Lūdzu teica, ir atkal viens no interesantiem pasākumiem, kas notiek augstskolā. Un tātad, man liekas, tas ir arī ļoti svarīga tēma, Eiropas vērtības, migrācijas politikā, kā gribētu novēlēt, lai visiem būtu interesanti, un arī studentiem tiešām un klātesošiem un skolēniem gribētu tiešām aicināt to aktīvi piedalīties diskusijā, jo šī ir atkal tāda fantastisks. Un tātad, jā, lai veiksmīgi dienu. Paldies! Labdien! Tātad demogrāfiskās tendences pasaulē stāsts man izveidojās automātiski, jo tad, kad aicinām runāt par ekonomiku, bieži vien prasa pastāstīt par kaut ko. Un, ja tā teikt, tad uzreiz sabiež daudz un dažādu atkalpāšu. Un pēdējā laikā ļoti bieži par to runājot par ekonomiku, mēs pieskaramies demogrāfijas jautājumam. Kāpēc? To jūs redzēsiet vēlāk. Un es gribu novēlēt tiešām jums atrast daudz interesantiem, piefiksēt tās, jo es domāju, ka mums ir ļoti nepilnīgs skats uz to, kas notiek šobrīd pasaulē, un jau īpaši Latvijā. Šeit es gribētu sākt ar tādu kopēju ieskatu ekonomikas prognozēs. Ja skatāties prognozes, ekonomikas saldu un tā tālāk, tad šajā kontekstā es gribu svērst uzmanību nevis uz pašām prognozēm, bet uz šo kvadrātiņu. Mēs norādām, ka ekonomiskā izaugsme šobrīd īpaši attīstītajā pasaulē balstās uz tendencēm, kas tādēļ notiek, tā teikt, stimulējuši monetārā politika, tiek drukāta nauda, vienkāršās vārdos runājot, un ir diezgan būtiski kritušās energoresursu cenas. No pirmā skatu punkta tas liekas ļoti forši, bet visiem šiem procesiem ir ļoti dziļa aizmugure tam, kā tas virzīs un noteiks demogrāfiskās tendences pasaulē, un lielos vilcienos ietekmēs arī iedzīvotāju plūsmu pasaulē. Šeit es gribētu sākt arī nedaudz tādu Latvijas ieskatu, un arī visā prezentācijā būs tādu kopēju ieskatu caur Latvijas prizmu. Ja jūs paskatāties šobrīd pirmajā stabiņā, mēs varam teikt, ka Latvijā ir nepilni 2 miljoni iedzīvotāji, ja mēs skatāmies visu Baltiju kopumā, tā šobrīd ir viena vidusmēra ziemeļvalsts, pēc iedzīvotāju skaita. Neskatoties uz to, ka mums ir sava identitāte, ziemeļvalstu un arī ārvalstu investori mūs redz kā vienotu reģionu. Kāpēc? Daļēji tādēļ, ka tikai kopumā mēs spējam reprezentēt kaut cik nozīmīgu ekonomikas kopulu, kurā ir vērts investēt. Šajā kontekstā es pielieku, ja paskatāmies pirms 100 gadiem, jūs redziet, Latvijā bija 2,6 miljoni. Tikai nedaudz vairāk bija Dānijā, tālu nebija arī Somija. Protams, Zviedrijā bija krietni vairāk, bet tomēr šī atšķirība nebija liela. Ko es ar to gribu teikt? Ka, ja nebūtu bijis Pirmais pasaules karš, Otrais pasaules karš, tad, protams, Baltijā situācija būtu bijusi pilnīgi cita.
Un ņemot vērā tās tendences, šī tēmas pie šī slāga ir gaitā, ka šis vēsturiskais loks, kurā mums bija iespēja uzvaldēt iedzīvotāju skaitu, ir aizvērties. Un šobrīd tas tuvākā laikā neatvērsies, kas nozīmē to, ka iedzīvotāju skaits mūsu reģionā, es domāju, Baltija, saglabāsies ļoti neliels. Kāpēc jūs redzat, joprojām turpinās negatīva demografiskā tendence? Iedzīvotāji turpina mirt vairāk nekā dzimt, plus vēl arī migrācija. Migrācija ir arī tāds process, kad iedzīvotāji meklējot labākas dzīves apstākļus dodās prom. Savā ziņā es gribētu teikt, ka tas ir arī joprojām varbūt arī daļēji dabisks, ir īpaši tas bija tūlīt atgūstot neatkarību, kādēļ iedzīvotāju skaits saruka diezgan strauji, jo vienkārši daudzi atgriezās savā etniskajā dzimtenē, varbūt neatrada savu neredzēja vietu, teiksim tā, neatkarību atgūšajā valstī. Ja mēs paskatāmies kādas tendences vai reģioniem, mēs redzam, ka iedzīvotāji sāk stabilizēties Pierīgas reģionā. Turpretī arī nelielas stabilizācijas vērojams Rīgā, turpretī pārējos reģionos iedzīvotāju skaits diezgan izteikti turpina samazināties. Šeit es iezīmēju 2000, teiksim, tādu krīzes periodu vidu, kad straujais, kad šīs teiksim tā, iedzīvotāju aizplūšana diezgan aktīva bija ekonomiskai situācijai stabilizējoties, šī iedzīvotāju aizplūšana sāk palielināties. Un mēs redzam, ka iedzīvotāji iegūstot zināmu labklājības līmeni, tomēr mēģina saglabāt vietu tur, kur ir darbs, tur, kur ir ienākumi, un tomēr izvēlās dzīves vietu labāk, kur ir daba, kur ir izvirzās ārpus Rīgas centra. Pēdējās laikā Baltijā mēs redzam, ka, un kas ir arī viens no satraucošākiem, ka darbspēju vecumā iedzīvotāju skaits diezgan izteikti samazinās. Ne tas, ka paliekam vecāki, bet arī tas, ka cilvēki būtu spēju strādāt, iedzīvotāju skaits samazinās. Un negatīva tendence turpinās līdz darbspējas vecumam iedzīvotāju skaits diezgan būtiski sāk. Ir uzrādīt diezgan būtiski lejuslīdi, un jūs redzēt, ka 80. gadu beigās virs darbspēja pensionāru īpatsvars diezgan būtiski pieaugs. Šajā kontekstā, protams, tendence ir vērojama pozitīva, ka iedzīvotāji, respektīvi dzimstības skaits izrāda kā, un tomēr tas joprojām nav būtisks, lai mēs stabilizētu šo pašreizējo negatīvo tendenci. Ja mēs paskatāmies, ieliekam savu globālajā kontekstā, mēs redzam, ka mēs esam daudz praktiski lejas galā. Lielākā dzimstība ir Āfrikas valstīs, Izrēlā, Saudarābijā. Protams, šeit nav pilnā mērā visas valstis savienotas, bet vienkārši, lai būtu ieskatu. Tiek uzskatīts, ka, lai notiktu iedzīvotāju ataugs nepieciešama, nedaudz virs 2 bērniem uz ģimeni. Un šajā kontekstā, tiekoties ar uzņēmējiem, mums bieži vien norāda, ka ir ļoti būtiski skatīties ilgākā termiņā. Un tas, ko daudz uzņēmēji šobrīd joprojām neņem vērā, ir pašreizējais, ja tā ir piestošais demografiskā prētre. Ja mēs pieņemam, ka šeit ir vecuma grupa no 15 līdz 19 gadiem, šeit nedaudz varbūt situācija uzlabojās, bet praktiski pēc 10-15 gadiem daudz biznesu tādiem modeļiem var pināt diezgan sarežģīti apstākļi, ja viņi neņem vērā šīs situācijas, ir īpaši reģionā. Un tas ir jāņem vērā. Un mēs redzam, ka mūsu, tā teikt, sabiedrības jaunība iet diezgan strauji mazumā, un tādēļ jūs arī dzirdat, ka demogrāfiski ir šīs trauksmes bungas, ka tas ir ļoti nepieciešams pirmām kārtām sabiedrībai kopumā, un otrām kārtām arī ekonomikas labklājības līmeņa nodrošināšanā. Šajā kontekstā jau sāksim skatīties, kā izskatās kopējās tendences pasaulē,
Jūs redziet, ka ar iedzīvotāju skaitu kritumu saskarās ļoti daudz valstis. Mēs redzam Vāciju, tā skaitā Japāna ļoti strauji noveco. Situācija arī Krievijā nav diezko pozitīva. Ar Krieviju ieskarsimies nedaudz arī vēlāk. Un kas ir interesanti, arī Ķīnā iedzīvotāju skaits tuvākā laikā samazināsies. Turpretī mēs šobrīd saskaramies ar situāciju, ka iedzīvotāji dzīvo ilgāk. Piemēram, Japānā ir vairāk kā 50,000 iedzīvotāji, kuriem ir pāris 100 gadiem. Un viņiem vajag maksāt, nodrošināt sociālo dzīvi, labklājību, un, protams, pie viņu dzīves kvalitātes ļoti, ja tā teikt, svarīgi, lai būtu šie jauni, kas spēj šo dzīvi labklājību nodrošināt. Un tas, ko mēs saskaramies, ir īpaši pieskaroties attīstītās valsts, ir potenciālais debespēku trūkums. Un, ja mēs skatāmies tuvāko 5 gadu izaugsmes prognozes, OECD, jeb Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija vērtē, ka tieši šis iemesls, ka turpina saruna debespēks, ir viens no ekonomikas izaugsmes ierobežošiem faktoriem. Un mēs redzam, ka līdz ko ekonomika sāk stagnēt, mēs redzam, ka rodas ļoti smagas problēmas politikā, sabiedrības tādā vienotībā, vērtībās. Tādēļ mēs redzam ļoti izteiktas arī šīs tā teikt, attieksmes, reakcijas uz to, uz bēgļiem. Mēs redzam diezgan strauju populismu pieaugumu ne tikai Eiropā, bet mēs redzam ļoti efektīvs kaltāts šos ir ASV. Tā kā šī problēma atbalstot daudzās citās jomās, daudz spēcīgāk nekā mums varētu šķist. Un tas, ko es minēju, ka šī debespēka darba roku trūkums iedzīvotāju skaita kritums samazina arī ekonomikas potenciālu. Ja jūs paskatāties, mēs šobrīd, ja tā teikt, šajos gados piedzīvojām dominants maiņu. Un respektīvi šis ekonomiskais spēks, kas ļoti strauji augošajās valstīs, viņš pieņem spēkā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas maina arī uztver, vērtību uztver, ienāk citas vērtības. Un kas ir šajā gadījumā visgrūtākais? Grūtākais mainīt šo vērtību skalu, mainīt uztveri. Ja mēs esam piekuši, ka mēs dzīvojam atbilstoši virtums, mēs redzam, cik nepielūdzami un konstanti ienāk ķīniešu kapitāls, ķīniešu vērtības, ķīniešu uztveri par to, kā jāved biznesa. Mēs redzam arī Lielbritānijā attīstās Islāma bankas principi, kas mums ir grūti pieņemami. Un, manuprāt, šīs pārmaiņas arī redzam arī ārpolitikā, ģeopolitikā. Jo, piemēram, šajos 90. gados, ja mēs skatāmies G7 valstis, ir jāpēc pusi pasaules ekonomikas, noteic pasaules kārtību. Un šobrīd mēs atkal sekojam, ko valstis sanāks un kā noteic pasaules kārtību, kā mēs dzīvosim tālāk. Tad apmēram 2020. gadā viņa īpatsvars būs nedaudz mazāks, būs apmēram 30%, un pāri 30% ja būs tādu valstu spēks īpatsvars kā Ķīna, Indija, Brazīlija, tā skaitā Krievija, Dienvidāfrika. Un mēs redzam, ka šīs vērtības, kuras aizstāv, kuras pārstāv Lietuvu, tā skaitā arī mēs, viņi zaudē savu spēku, zaudē savu pievilcību. Un šajā kontekstā tas, ko mēs redzam, ka neskatoties uz to, un arī daļai tas, ko arī bija šis pamata tēze, iedzīvotāja imigrācija un tā tālāk. Šī ir karta, ko izveidojuši Somijas zinātnieki. Šī karta ataino pēdējo 3 gadu iedzīvotāju plūsmas. Katrs punktiņš sevi reprezentē 25 cilvēkus. Mēs redzam, kādas plūsmas ir, ja? Uz kuriem viņas vada. Praktiski Āfrika, vidēji austrumi uz Eiropu. Ir vairāk plūsma arī šeit.
arī no Krievijas, Krievijas un Kazahstānas puses. Un jautājums, kāpēc? Ko es atbildēšu tā, mēs redzam, ka arī šīs plūsmas, šī Frontex dati pērnā gada, mēs redzam, ka arī plūsmas uz mūsu robežām pieaug. Līdz ar to no vienas puses mēs varētu teikt, tas, kas notiek dienvidos, kur mēs skatāmies, kas notiek Grieķijā, kas notiek Turcijā, kas notiek Sīrijā, tieciet galā un saņemēties. No vienas puses tur ir savs racionāls arguments, bet mēs redzam, ka arī šīs plūsmas mūsu izdekas, ka mūsu robežām pieaug. Tas nozīmē to, ka šī problēma neskar tikai šīs valstis. Ka kādā mirklī šīs plūsmas var diezgan būtiski mainīt savu virzienu, pastiprināties, bet katrā ziņā tuvākā laikā viņas noteikti nemazināsies. Un es gribētu teikt, ka šīs demografiskās plūsmas viņas tikai pieaugs un būs arvien spēcīgākas, un šī problēma, es teiktu, ir aktuāla pārskatāmā nākotnē, kamēr mēs būsim. Un jūs redzēt, ka šīs plūsmas lielā mērā ataino IKP uz vienu iedzīvotāju. Šī ir Eiropas karte, kurā jo lielāks kvadrātiņš, jo bagātīgāks. Mēs redzam, ka līdzīgi, kā kur ir ekonomiskā aktivitāte, kur ir stotums, tur arī iedzīvotāji. Visas pasaules iedzīvotāji arī piecās. Tur ir primārais ir šis nosacījums labklājība un ne tik daudz vērtības. Un šajā gadījumā ir arī runa par to, ka skatoties tīri ekonomiskā viedokļus, arī dzirdēs ir daudz ekonomiski saka, ka tas ir labi. Jūs, kas strādā, mūsu sabiedrība noveco, mums vajag atjaunāties, dzimstīt mums ir zema, tas ir labi. Tīri no ekonomiskā viedokļā tāds strādā. Bet no citiem aspektiem tur sākas problēmas. Un jo īpaši mēs redzam, ka šīs tendences vērojams, ka iedzīvotāji plūst uz pilsētām. Arī šie imigranti, viņi nedodas uz laukiem un turpina doties uz pilsētām. Ja mēs paskatāmies šo urbanizācijas procesu, un ļoti izteikti notiek arī Ķīnā. Un Ķīnā saka, ka tur jau šīs procesi sasniedz savam augstākajiem punktām, tas nozīmē to, ka tur arī iedzīvotāju potenciāls, kas spētu pārvākties no laukiem uz pilsētu, sāks ar izstāvu, kas atkal bremzē ekonomikas izaugsmi. Un mēs jau šodien redzam, ka praktisko ekonomikas izaugsmi Ķīnā sāk buksēt vai notiek kādas pārmaiņas, un mēs ļoti izteikti sākam just arī šeit. Un šeit es gribētu teikt, ka šī tendence ir ļoti nepielūdzama. Nepielūdzama tādējādi, ka tiek vērtēts, kā katru nedēļu 3 miljoni iedzīvotāji pārceļas no laukiem uz pilsētu. Katru nedēļu. Tieši Ķīnā ir vispār? Nē, visā pasaulē. Un, protams, ka šeit ir runa par to, cik katrs cilvēks ir spējīgs, tu dzīvot, kā organizēt savu dzīvi. Jo tiek vērtēts, ka ja visas pasaules iedzīvotāji dzīvotu līdzīgi kā Ņujorkā, tik līdzi, praktiski mēs visi satilptu vienā Jaunzēlandē. Tā kā no vienas puses vietas mums pietiek, bet kā mēs spējam šīs vērtības un sadzīvot kopā, tā jau cita lieta. Un tas, ko es minēju, šīs iedzīvotāji izvietojums plūsmas nosaka arī potenciālos ekonomiskos centrus. Ja mēs paskatāmies tuvākos 2000 gadus, praktiski pasaules ekonomikas centrs vienmēr ir bijis šeit, Ķīna. Laikam ap 11. gadsimtu to pārņēma Indija, 17. un 18. gadsimts nedaudz nomainīja Eiropu. Bet šobrīd mēs redzam, ka šis ekonomiskais potenciāls sāk atgriezties šajā reģionā. Mums, protams, nav tik sen atmiņa, tāpēc priekš mums tās ir jaunas pārmaiņas. Bet mēs redzam, ka ne visas valsts spēj tam adaptēties.
Un īpaši mēs redzam, ka to visgrūtāk ir valstīm, kas ir, tā teikt, ka mēs saņas simbols tādas imperialistiskās tradīcijas, kas ir, ka Francija ir grūti adaptēties, ja pašā Lielbritānijā pie jaunajiem apstākļiem. Un mēs redzam, ka 40% šobrīd jau pasaules kultūra tiek radīts Āzijā. Ja, piemēram, pirmais miljards iedzīvotāju skaits bija nepieciešams sasniegt no 250 miljoniem 2000 gadiem bija nepieciešams 1800 gadā sasniegt 1 miljardu. Mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits turpina konstantīgi pieaug. Tiek gan vērtēts, ka šis iedzīvotāju skaits neaugs bezgalīgi, jo tie reģioni, kas uzrāda straujāko pieaugumu šobrīd, tur arī vērojams stabilizācijas pazīmes, viņas gan vēl tuvākā laikā nebūs, sagaidāmas, bet viņas iezīmēs. Kāpēc? Mēs redzam, ka tā teikt, mūsu tuvākajos gados 2050. Gadam reģions, kur iedzīvotājs skaits samazināsies, būs Eiropa. Ar visu no tādiem iepriekš minētajām sakām, ka mums samazināsies ne tikai skaitlis, mēs samazināsies ne tikai skaitlis, bet, protams, arī tas nozīmē problēmas arī ekonomisko potenciālu. Straujākais pieaugums būs Āfrikā, nedaudz par piekļuvi pieaugs Āzijā, un sagaidāms pieaugums arī Amerikās. Kā mēs varētu raksturot šo situāciju? Ja mēs skatāmies, saskaitām kopumā, tad Amerikas puse Eiropa ir aptuveni miljards iedzīvotāji, un tā ļoti rūpīgi. Šeit ir aptuveni 4 miljardi, šeit ir miljards. Tad ap 2050. Gadu potenciāls, ka šeit būs aptuveni tikai tas pats miljards, Āfrikā jau dzīvos 2 miljardi, vēl dubultosies. Āzijā ar 4 miljardiem pieaugs, par to pieaugt līdz 5 miljardiem. Savukārt vēl pēc 50 gadiem 2100. Gadā tiek vērtēts, ka situācija būs Amerikās un Eiropā aptuveni tāpat miljards. Āfrikā dzīvos potenciāli vērtējumi pašreizējās tendences jau 4 miljardi. Āzijā šī situācija varētu stabilizēties, bet dzīvos 5 miljardi. Piefiksējiet to tālāk, kā dzīvējās šī situācija. Šī ir karte, kas raksturo ne valstis, bet tāds kā lielu, bet valstis pēc iedzīvotāju skaita. Jūs redzēt, ka praktiski Krievija neliela, Eiropa arī diezcik nav liela, un pavisam maziņa, primāri ir Indija un Ķīna. Šī ir karte vizualizācija, ja mēs skatāmies tīri pēc demogrāfiskā, pēc cilvēciskā potenciāla, pēc cilvēciskā resursa. Kā es teicu, šī situācija, protams, ir īpaši Āfrikā visdzimstība samazināt, bet jau joprojām ir ievērojama. Tas nodrošina šo iedzīvotāju skaitu diezgan būtisku pieaugumu. Savukārt, ja mēs paskatāmies, kā es minēju, ka tā skaitā Ķīna un attīstītās valsts šis pieaugums zem nepieciešamā līmeņa, lai iedzīvotāju skaits nepieaug. ASV savā ziņā nedaudz pozitīva situācija, skatāmies nomināliem skatos tā jau spēc, ka tur ir pozitīvas, jau spēcīgas migrācijas tendences. Un mēs redzam, ka arī uzlabojoties situācijai, zīdaiņu bērnu mirstības līmenis samazinās, kas arī īpaši tādos reģionos, kur šī mirtība joprojām pietiekami augsta. Tas nozīmē to, ka tas turpina atbalstīt šo iedzīvotāju skaitu pieaugumu. Šeit varbūt neliels tāds atgūšanās jautājums lietot, ka seko, kā jums šķiet? Tie, kas redz melnā krāsā ir pasaules kontūrs, tā ir pasaules kārta. Un jūs redzēt zeltainas punktiņas, zeltainas teritorijas, kā jums šķiet, ko raksturo melnā krāsa un ko raksturo zeltainā krāsa.
Negatīva dzimstība un pozitīva? Jā, tas varētu būt viens no faktoriem, bet vēl? Jā, un cilvēku īpatsvars? Respektīvi, es varētu jokoties teikt, tie, kur vislādi ir gaismērtī, vai ne? Tie, kur neguļ. Bet, nē, dzeltenajā laukumā dzīvo pusi pasaules iedzīvotāji. Un melnajā dzīvo otru pusi pasaules iedzīvotāji pēc skaita. Tas, ko es minēju, ka mums tā uzskatā pasaule ir iekārtot, ir savādāk varbūt saturoties ar konkrētiem faktiem. Respektīvi, tas, ko aizņem 50% melno teritoriju, tas, ko aizņem pēc skaita tik daudz zeltenā. Līdzīgs jautājums, kā mums šķiet, ko raksturo sarkanais, ko raksturo zilais laukums. Kā mums šķiet? Sarkanajā dzīvo tikpat daudz, cik zilajā? Jā. Loģika ir pareiza. Respektīvi, zilajā teritorijā dzīvo 5% pasaules iedzīvotāji. 5%. Un sarkanajā laukumā dzīvo tieši tikpat 5% pasaules iedzīvotāji. Un šeit parasti arī tiek runāts, ka, ja mēs paskatāmies Krievijas teritoriju, kas mums rastās liela vairāk iedzīvotāji, liela vairāk valsts, kur dzīvo 140 miljoni, šeit ir Bangladešā, kas ir krietni mazāk, pēc savas teritorijas, varbūt pie tāds neņemos piespēcām robežām, bet redzi 840 miljoni iedzīvotāji. Bet mēs varam apmēram salīdzināt par to, ko mēs dzirdām, kā ietekmē pasaules ģeopolitiku notikums 640 miljoni iedzīvotāji, kas dzīvo Bangladešā, un pret to, kas dzīvo piemēram Krievijā. Šajā kontekstā Krievija valsts, kas mums atrod blakus, un, protams, ir svarīgi arī saprast par to, kas šajā valstī notiks. Pēdējā laikā arī ģeopolitisko notikumu iespējām. Un tur arī tiek vērtēts, ka iedzīvotāju skaits diezgan aktīvi turpinās slīdēt leju. Šie ir apvienotās nāciju organizācijas dati. Arī nolabēlīgi iedzīvotāju vecuma struktūra. Un, protams, ka jautājums par imigrāciju. Mēs redzam, ka daļa no šī nacionālās lepnuma politikas, ja tā teikt, ir runā pret šo imigrācijas veicināšanu. Un ko darīt? Kā mēs skatāmies, kā Krievija iekārtot? Mums ir liela valsts, bet ir īpaši politiski ir teikt, ka mēs tagad draudžiesimies un dzīvosim ar skatu uz Āziju, bet arī šeit Krievijā, ko jums šķiet, kas iekrāsot sarkanajā, kas jau neapkrāsā. Sarkanajā dzīvo tikpat daudz, cik zaļajā? Jā, tieši tā. Šeit, kas ir Eiropas robeža, dzīvo 50% Krievijas iedzīvotāji, 50% dzīvo atzīvo pārējo teritoriju. Tas nozīmē to, ka tomēr tā teikt Eiropas saknes attiecības ir ļoti būtiski, jo nosaka arī paši iedzīvotāji atrašanās vieta. Un šajā kontekstā, protams, ja mēs skatāmies, kāds šīs demografiskās attīstības tendences te pašā Krievijā, mēs redzam, ka ir dažādi aptēri rādi, ka iedzīvotājs skaits pieaug, bet te ir jautājums par to, vai viņi ieskaitāja arī to Krimas iedzīvotājs skaitu un tā tālāk. Bet šeit mēs redzam, ka sarkanā krāsā parāda reģionos, kur iedzīvotājs skaits samazinās, un zaļos, kur iedzīvotājs skaits pieaug. Un neskatoties uz to, ka mēs skatāmies uz Krieviju, kā būt arī tādā nedaudz tādā ģeopolitiskajā nokrāsā, ka viņi šobrīd runā tādā par Krievu pasauli, tad mēs īstenībā redzam, ka etniskie Krievi, kas dzīvo praktiski šeit, viņu skaits samazinās. Savukārt paskatāmies, kur šīs iedzīvotājs skaits vispārāk pieaug. Mēs redzam, tā ir Čečena republika, Ingušetija, Tuvas republika, Dagestāna, Jamalta, respektīvi tur, kur
Bet būtības, tā nav. To nevarētu uzskatīt par etniski krievi. Tas nozīmē to, ka viņiem arī šīs iedzīvotāji etniskās struktūras mainīsies. Jo šobrīd aptuveni 20 miljoni ir musulmani pievienojas un 40 grūti skaits, kurš savu pieaugu. Tas nozīmē arī to, ka tas nesīs atvēr vēl saspīlējumu, savu vērtību māju un arī, es teiktu, arī publisko saspīlējumus. Šeit, tas, ko es strādu, parasti, ka mēs runājam arī šajā publiskajā kontekstā, šī ir iedzīvotāja kārta, mēs paskatāmies, kur iedzīvotāja kā viņi izvietojušies. Mēs parasti skatāmies uz pasauli kā uz valstīm, ja, kur, tā teikt, kur mēs redzam karti, kur iezīmēs līnijas. Šeit ir Latvija, šeit ir Lietuva, šeit ir Krievija, šeit ir Amerika. Bet iedzīvotāji dzīvo tur, dzīvo, neatkarīgi tā no tā, kur nojūt šīs robežas. Un mēs redzam, jūs redzēt, ja, ka šīs reģions ir visintensīvāk saknēs. Protams, kā es minēju, šeit dzīvo 4 miljoni iedzīvotāji, kas, ja vēl pirms 20 mums šķita mazbūtiski, bet šobrīd viņu ekonomiskā vērtība tikai turpina. Un šajā kontekstā, ja mēs runājam tīri par iedzīvotāju skaitu, mēs redzam, ka šīs problēmas ar darba rokām neskatīt, tas ir iedzīvotāju skaits. Bet reāli tas, kurš strādās, kurš būs gatavs strādāt, ir ļoti aktuāls. Šī konkurence pasaulē, tā nebūtu problēma tikai Latvijai, ka mēs runājam no sērijas tā, ka mums vajag darbas kāds, mēs ņemsim, Baltkrievs, mums tuvāk, un Ukraina brauks. Bet šādā kontekstā praktiski domā visas valsts. Mēs redzam, ka potenciālais darba rokas pieaugums varētu būt tikai Indijā un subsahārā Āfrikā. Ķīnā šis iedzīvotāju novecošanās ir disbalans demogrāfijā tikai palielinās. Un ir tas stāsts par to, ka vienam strādājušiem jāuztur 8 cilvēki. Ir vecētiši vecmāmiņi, kuriem bija viens bērns, tad sanāks kopā atkal tie, kuriem bija ģimene, bija viens bērns. Šodien sanāk jau tā pirmīte ir apgriezta kā, ka dienām tur strādājuši 8 cilvēki. Un par to uztraucās ar Ķīnu. Un arī savā ziņā interesants ir fakts, ka Ķīna pēdējā laikā brīvoši demografiskā šo dzimstības politiku, jo īpaši viņi atļauj 3 bērnus turēt tiem, kas ir dzimstību tīklu dzīvo pie Krievijas robežas. Tas arī, mēs redzam, ka arī dzimstība atļauj vēl demografiskās tendences ir vīds politisko mērķu sasniegšanā. Mēs redzam, ka potenciāls Eiropā šo darbspēku samazināt bija diezgan ātrs. Te es vienkārši gribētu pateikt, ka mēs pasaulē esam ar Lietuvu starp valstīm, kur ir visstraujākās šīs negatīvās izmaiņas. Puerto savā ziņā arī līdzīga situācija, kā mēs piedzīvojam Latvijā un Lietuvā, kur bija strauji ekonomiskās problēmas. Un tur arī iedzīvotāju skaits diezgan ātri sarūk, jo visi dodās prom no Puerto Ameriku, jo tur arī tāda sarežģīta situācija valsts cīnās ar parādu nomaksām. Un jūs jau redzējāt sākumā, ka mūsu jauniešu īpatsvars ir ļoti zems un viņš krītās un diezgan būtiski krīties. Šajā kontekstā jūs jau redzējāt, ka Eiropā kā situācija nav diezgan pozitīva, bet mēs skatāmies salīdzinām, ka neesam tajā sliktākajā pozīcijā, bet, protams, Eiropā šī situācija ir diezgan tragiska. Un, ja mēs paskatāmies uz 2000, tā teikt, teiksim, 2050. gadu, mēs Latvija būs viena no vecākajām un 7 gadus, respektīvi, tā teikt, similākajām valstīm. Tas stāsta par to, ja no pašreizējiem pensionāriem mēs nestraukties, tad to būšu pensionāri par to jādomā. Jo sanāk tā, ka pie pašreizējām aplēsām, lai saņemt tos ienākumus, ko iedzīvotājs pelnīja pelnu,
Nākošajiem pensionāriem būs jāstrādā par 7 gadiem vairāk un jādabūto pašreizējās iemas sociālās nākotnes kapitālā, lai nodrošinātu dzīves līmeni un pašreizējiem pensionāriem pašreizējās demografiskās pirmības spēju nodrošināt. Kā es minēju, potenciāls šis vienīgais nākotnē skatāmies ir Pierīgas reģions. Latgalē situācija tuvākā laikā neuzlabosies. Tur nav šīs perspektīvas, un tādēļ arī ļoti būtiski tam, kā politiķis spēs veidot šo administratīvo teritorijas reformu, vai nepieciešams koncentrēties gan iedzīvotāji, gan finansiāli. Labāk mēs redzam, ka mēs braucam uz Maskavas ļoti skaisti caurību un tā tālāk. Tur šis ekonomiskais potenciāls būs nepietiekams. Tur vienkārši tas tā diezgan skalda realitāte. Neskatoties uz to, ka tur ir skaists diezgan tāds kultūrsnams, iedzīvotājiem nav darbavietas un nespēja nogādāt pietiekam tādiem dodās uz centru. Jo, ja mēs paskatāmies šo Pierīgas reģionu, tad šobrīd jau tas ir aptu pēc pirmspējas kvartāls ir tuvu Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Neskatoties uz to, ja mēs ņemam visu Latviju kopumā, tas ir apmēram 60% no Eiropas vidējiem. Rīgas reģionā tas jau ir tuvu Eiropas vidējiem. Tāpēc arī iedzīvotāji. Mēs paskatāmies apmēram 2050. gadu, iedomājamies, cik mums ir gadu, ko mēs varētu tajā laikā darīt. Šobrīd mēs redzam, ka par to sanāk par dominanci, kā mēs skatāmies uz pasauli, praktiski nav neviena Eiropas valstī, lielākajām valstīm. Tādēļ arī ļoti būtiski, ko es saku, mums var nepatīk, ko tev ir rīķi, kā uzvedas un kā domā franči un tā tālāk, bet Eiropa tikai ir kā viens reģions spēja kaut kādā mērā savas vērtības noturēt. Ja paskatieties, praktiski vienīgā valsts un arī top 3 jābūs ASV un Brazīlija, pārējā tikai Ķīna, Āzija un Afrika. Un šajā kontekstā tas, ka varbūt savaltam kopā, paskatāmies, ja kas runā par šo iedzīvotāju skaitu. Mēs redzam, kas notiek jau šobrīd Vācijā un tā tālāk. Mēs novecojam, bet Āfrika iedzīvotāju skaits aug, jo viņi jau. Šobrīd apmēram puses iedzīvotāji, kas ir pasaulē, viņi ir līdz 5 gadiem. Jūs skatāties priekšā, mēs tīri fiziski nespēsim nosargāt savus robežus. Mums tīri fiziski būs par savu vērtību un atzinās. Mēs kļūstam vecāki, mums par to kļūst arī grūtāk. Bet viņu skaiti pieaug, viņi kļūst ar vien jaunāk. Un nevis viņi kļūst jaunāk, bet viņi ir ļoti daudz. Viņi visiem rāda televīziju, visi viņi redz, viņiem ir savs priekšstats kaut kāds izdomāt, pamatots, nepamatots, kā dzīvot cilvēki Zviedrijā vai Vācijā. Viņi tur gribēs doties un kāpēc. Tāpēc šobrīd varbūt jūs dadēties priekšā Eiropu šobrīd un ar to visiem entajiem miljārdiem, ko Eiropas palīdz ar savu mērķi, lai viņi tur paliktu, lai viņiem būtu darba vietas, lai viņi tur skaits dzīvot, lai viņiem būtu šī vide, lai viņi nemeklētu šo labklājību Eiropā. Jo šobrīd mēs saskaramies tādā problēmā. Tad nedaudz paskatāmies uz priekšu, ka tur iedzīvotājs skaits no 1 miljārdu uz 2 miljārdu. Un mēs kļūstam vecāki, mums šī ekonomika nevalāk strādā. Mēs vienkārši nespēsim samaksāt. Tas nozīmē to, ka būs ļoti grūti vadīt no šāda aspekta šo pašreizējo, tā teikt, grēviju plūsmu, ja? Jo, lai kas šeit notiktu, tur iedzīvotāji, mēs paskatāmies, ka šīs ir valstis, tad, sarkanā krāsā ir apvienotu nāciju, tā teikt, valsts, kas zina, ka sankcijā, mēs redzam, ka tur daudz valsts. Praktiski tur ir režīmi, kur nav nekāda, tā teikt, demokrātija, tur ir ļoti stimuli, un bieži vien var izstāties dažādi konflikti. Tā skaitā Nigērija, kas ir, jūs redzējāt, tuvākā laikā būs ar lielākajām pasaules valstīm, un šobrīd saskars ar diezgan būtisku problēmu. Problēma ar ko? Iedzīvotājs skaits auga, ienākumu vairs nē. Un tādēļ, kā es teicu, atceroties sākumā, ko es teicu, stimuli dotu izaugsmi, mēs mazāk maksājam par resursiem, kas mums ir forši, bet sarkanajā krāsā ir valsts, kurām eksports vairāk kā 20% no izēgalā. Tas ir Eiropā
Āfrikas valsts. Mums viņa izveidot šobrīd vairs nevajag tik daudz. Mēs neesam gatavi tik daudz maksāt. Mēs redzam, ka šobrīd jau Nigērijā notiek politiskā krīze. Kāpēc? Pēc, ka mēs vairs nesam situācija tāda, mēs nemaksājam, bet viņiem no tā jums nebūtu iedzīvoties kāds savu. Un šis ir savā ziņā tas, par ko mēs runājam, par šiem reliģijām, par šiem vērtībām, šeit ir tāda ieiet. Noslēguma fāzē jūs redzat, kā ir iedalības pēc reliģijām. Un šie ir tuvie austrumi, kur šobrīd ļoti nestabilas, ja? Mēs runājam šobrīd Latvijā par 1,6 miljardiem iedzīvotāji, kas ir musulmaņu kopienas. Kas 2050. gadā ir potenciāls. Mūsu aptājumi pēc skaties tikpat liela kopiena, kā esam, tā teikt, piedalām kristieši. Šajā kontekstā mēs paskatāmies, kāda situācija ir Eiropā. Es nezinu, ko lielākais ir Francijā. Un kāpēc es to rādu? Ka, ja paskatās iedzīvotāju uztveri, un kāpēc es runāju, ka tas varbūt nebūtu jābaidās vai jāuzstāsies ar musulmaņiem, bet par mūsu uztveri, kā mēs to uztveram. Ka parasti iedzīvotāju aptaujās uztveri uzrāda divreiz lielāku šo te īpatsvāru, respektīvi, ja ir pieņemsim 3-4% musulmaņu īpatsvars iedzīvotāju savā uztverē, ir divreiz lielāks šis. Tas nozīmē to, ka tas spiediens, tās bailes, tā mentālā sabotācija nenotiek tik ātri, ka ir zinām tā teikt, pat zināmas bailes jāpārētu teikt. Un ja šis jūs redzēt, tas nenotiks ļoti lēcam, tas notiks diezgan strauji šis izmaiņas, šis spiediens ir diezgan būtisks. Un kāpēc es arī par to runāju sākumā ekonomiku, mēs runājam par to, lai mēs varam diskutēt, neņemot spriest kā te, bet fakti rāda, ka klimatiskās pārmaiņas diezgan nenoliešanas vārds. Ja? Šīs ir temperatūras novirzes no vidējās. Ja? Klimats kļūst karstāks. Ja mēs paskatāmies tagad pēdējos gadsimtus, paskatīsimies, ja? Jūs redzēt, ka šī potenciālā novirze tikai palielinās. Klimats kļūst siltāks. Tas, ko mēs redzam, ko rāda tā teikt iepriekšējie dati. Un tad mēs saliekam kopā, ka potenciālās klimatiskās straujākās izmaiņas Slovākijā šajā reģionā, kur iedzīvotājs skaits ļoti strauji pieaug, kur ekonomiskās sankcijas ir ekonomiskie politiskie režīmi nestabili, nedroši. Tur praktiski šie svarīgi, ka visi šie faktori norāda uz to, ka šis reģions būs diezgan problemātisks, bet teikt tuvākā nākotnē. Šī problēma, to, ko mēs redzam, ka ir kaut kāda risinājuma ar Turciju, ka tur varētu ierobežot vienu plūsmu, tas ir tik laikam. Ja šeit būs dabas katastrofa vai milzīgs sausums, mēs redzam, ka šis potenciāls ar šo temperatūras novirzēm tikai pieaug. Mēs redzam, ka šis biogrāfijas un diskusijas aktualitāte, viņiem lielāk vai mazāk aktualitāte būs mums dienas kārtībā. Paldies!